Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas televīzijas skatītāji. Ir 2032. gada 20. septembris. Priekšvakars pirms 40. Saeimas vēlēšanām, un tiešraidē Latvijas televīzijā sākas pēdējās fināla priekšvēlēšana debates. Uz šīm debatēm, tāpat kā iepriekšējās reizēs, ir aicināti tie politiskie spēki, to politisko spēku kandidātu sarakstu pārstāvi, kuri SKDS jaunākajās aptaujās ir pārvarējuši. Un tāpat kā iepriekšējās reizēs tiek aicināti piedalīties tikai tie, kuri ir kandidāti Saeimas vēlēšanās. Šī vakara... Labvakar vēlreiz. Ilgstoši daudzas reformas tika veiktas, kas pēdējos 4 gados ir veiktas. Tā skaitā vakar reforma, augstskolas energopiens un citas. Skatoties uz priekšu, mums ir 3 lielie bloki, kur mums ir jākoncentrējās. Ekonomikas, drošība, izglītība. Ekonomikā mums vajag lētākas piens, cenas, lai piens, lētāks piens. Drošība ir jāstiprina pats par sevi. Piens. Paldies! Kas ir bijuši iemesli līdzšinējām attīstības problēmām? Zaļo zemnieku savienība, Valaņkungs. Vispirms man jāsaka to, ka arī šovakar šajās debatēs šeit būtu jāstāv nevis man, bet man, Zaļo zemnieku savienības premjera amata kandidātam. Diemžēl šī situācija izveidojās tā, ka viņam Es domāju, ka valsts pamatā ir valsts pavērošana un arī, lai mēģinām no pamatprincipus godīgas, visiem vienādi nosacījumi un mēģinām Man ir jāpasaka replika, Valaņkungs, netika liekts nevienam individuālam apvienībam. Jā, mēs nevaram celt Latvijas attīstību un varam Nacionāla apvienības attīstību. Man ir cita doma. Ne cilvēka labklājību, ne izdarot tos mājas darbu, kas tie ir konkurētspējīgi nodokļi, kur mēs neatpaliekam no kaimiņiem. Tas ir ne izglītos darba spēks, kur tuvākos 5 gadus pilnīgi noteikti, ne izaugsmes iespēja, potāist ar uzņēmumu inovācijām, un, protams, Apvienotais saraksts, Bergmaņkungs. Labvakar. Es pieļauju, kā Vācija ir KZS. Šoreiz mēs arī līdzīga situācija kā Vācija esam šeit, un tāpēc pārstāv apvienoto sarakstu. Izšķiršanās par lietām, par kurām mēs esam izšķīrušies. Korupcija. Cīnīties. Korupcija un korupcija vienreiz mēs esam šajā indeksā. Investīcija vide.